Nākamā lieta ir tas prieks, kurā izpaužās to, ka tu esi šajā, nu, teiksim, tā, dzīvības upē, vai tu esi piepoties pie šī dzīvības koka, tu esi sastāvdaļa šai gaismai, šai dzīvībai, šai patiesībai, šai mīlestībai. Ja tad prieks nākamais ir atslēgas vārds. Nu, un sadraudzība. Jā, attiecības. Tad attiecības bez šķēršļiem, sadraudzība. Tas nozīmē, ka tur nav nekas tāds, kas to kavētu, bremzētu. Un tā viena lieta ir, ka Dieva bērni ir atklāti. Nu, vairāk vai mazāk. Tu nevari būt varbūt atklāts tūkstošiem cilvēku, bet kādiem tu varbūt vari uzticēties, un lai viņi aizlūdz par tevi, vai palīdz kaut kādās lietās, stāv kopā ar tevi, lai pārvarētu kaut ko, vai dotu gudrību. Un nodaļas noslēgumā ir runa tā vai citādi par grēku nožēlu. Tas nozīmē, ka grēka nožēla arī pieder pie visas šīs sadraudzības lietas, ka ir kaut kas, kas mums ir jāatstāj, un ir kaut kas, priekš kā mums ir jāpieaug. Nu tā, tas ir tāds kopskats. Varbūt jūs kaut ko varat piebilst. Nu jā, varbūt arī, ka pirms tās grēka nožēlas, kā tu saki, arī, viņš kā pārliecina, ja, kad Dievs ir gaisma, viņam nav kādas tumsības, respektīvi, ka viņam nepatīk grēks, ka grēks ir grēks. Un, kad, viņam, respektīvi, ja viņam nav nekādas tumsības, tā kā, jo viņš ir gaisma, tad arī mums, ja mēs esam viņa bērni, tad arī mums, jābūt šiem gaismas bērniem, es nezinu, kā vai tā var teikt, bet, respektīvi, jānes šī gaisma, un ka mums tas nedrīkst būt šī tumsa, respektīvi, tāpēc nākšais ir divi panti par grēku nožēlu. Respektīvi, ka mēs nevaram būt gaismas bērni, dzīvojot grēkā. Tā ļoti vienkārši. Jā, jā, amen. Jā, es arī varu pateikt, ka man arī ļoti uzrunāja šis, kā teica Kaspars, viņā nav it nekādas tumsības, nav nekāda pelēcīguma, nav nekāda puspatiesību, nav daļēji jā, daļēji nē, kā mūsu pasaulē pieņemts. Nav nekādas tumsības, respektīvi, grēks ir grēks, un Dieva griba ir Dieva griba. Tā kā ir ļoti strikti nodalīts, teiksim, viss. Un tas man arī iekrita tā kā acīs un uzrunāja. Paldies. Jā, paldies. Jā, labi. Tad ejam pa solītiem uz priekšu. Un te pirmajā pantā, kas no sākuma bija, ko esam dzirdējuši, ko savām acīm esam redzējuši, ko esam skatījuši, un mūsu rokas ir aptaustījušas dzīvības vārdu. Kā jūs to saprotat? Kas jums varbūt ir kādi komentāri vai atziņas? Cik kas man nāk atziņa, kā teikt, kad tas ir Jēzus Kristus, ko viņi ir piedzīvojuši, satikuši, aptaustījuši, pieskārušies, teiksim. Un man pirmais bija, kas izlasīju, kad kāda ir sajūta, kad pieskaries dzīvības vārdam. Cik tu, es nezinu,
Jā, ka tu pieskaries tam, teiksim, tas ir, man liekas, tas arī ir tas prieks un viss ne tikai tas, ka tev tiek pasludināts šī mūžīgā dzīvība, kam tagad piederi, bet arī, ka tu to piedzīvo un ka tu tam esi tik tuvu un ka tu esi, teiksim, klātesošs kaut kam tādam, kam tu vari pieskarties, kas ir mūžības dzīvība un kā šeit tiek teikts dzīvības vārds. Paldies. Jā, paldies. Jā, es vēl 2 pantiņus tad ir līdz 4. Dzīvība ir parādījusies, mēs esam redzējuši un apliecinām un pasludinām jums mūžīgo dzīvību, kas bija pie tēva, un mums ir parādījusies, ko esam redzējuši un dzirdējuši. To pasludinām arī jums, lai arī jums būtu sadraudzība ar mums, un mūsu sadraudzība ir ar tēvu un viņa dēlu Jēzu Kristu. To mēs rakstām, lai mūsu prieks būtu pilnīgs. Jā, tātad to, kas bija no paša sākuma, to mūžīgo dzīvību, viņi ir ne tikai dzirdējuši kaut ko mācītājs sludina, varbūt rakstos lasījuši tādā vai citādā veidā, bet viņi to, kas bija no paša sākuma, tad Dieva vārds, viņi redzēja iemiesot, redzēja, satika viņu. Tas ir tāda līdzīgi kā Mūzus, kad bija Sinai kalnā, kad runāja ar Dievu un bija, tiksim, viņa klātbūtnē, to var tā nosaukt vaigu vaigā, tad viņš runāja ar vārdu. Tas ir dzīvais Dieva vārds, kas ar viņu runāja. Un faktiski mācekļi, kuri dzīvoja kopā ar Jēzu tajā viņa dzīves laikā šeit virs zemes, viņi arī staigāja kopā ar iemiesoto vārdu. Un vārds bija dzīvība, un viņš iemiesojās, un viņš dzīvoja starp mums. Un mēs redzējām viņa godību kā viena piedzimušā dēla. Tad iemiesotais Dieva vārds, viņi ne tikai bija dzirdējuši, kā es jau teicu, kādu kaut ko sludinām, bet viņi piedzīvoja, aptaustījuši, viņi respektīvi redzēja, nu šeit faktiski nevienmēr tā doma ir, ka tikai, tiksim, pieskārās plecām, tur rokai, vai tur bija apskāvušies, vai tur gāja kopā, bija vienā telpā un tā tālāk, bet viņi šo vārdu, kā tas darbojās mūsu dzīves, tad Dievs bija mūsu vidū, un viņa būtība, viņa vārds, viņa atklāsme, viņa darbība bija mūsu vidū. Tad tā nebija tikai kāda mācība, bet tas bija reāls Dieva izpausme, Dieva darbība mūsu vidū. Un viņi piedzīvoja šo mūžīgo dzīvību. Tagad viņi ir to saņēmuši, un tagad viņi to nes citiem. Un ne tikai mācību, jā, Bībeles studijas, kaut kādu teoriju, Dievs ir tāds un tāds, grēks ir tāds un tāds, glābšana ir tāda un tāda, tev vajag izdarīt šo un šo, un dzīvot tā un tā, ticēt tam un tam, bet šī mūžīgā dzīvība, viņi to redzēja iemiesotu, un ne tikai viņi, teiksim, bija liecinieki tam, bet šī mūžīgā dzīvība kļuva viņos. Viņi bija saņēmuši šo mūžīgo dzīvību. Un viņi bija, tā var teikt, viņi bija pilna šo dzīvību, un šī mūžīgā dzīvība bija tas, ko viņi nodeva citiem.
Tā nav tikai tāda prāta mācība, tas ir kaut kas vairāk, tā ir dievišķa dzīvība, dievišķa klātbūtne, dievišķa darbība viņa dzīvēs. Dievu valstības demonstrācija. Mēs taču lūdzam, Dievs, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, lai tas notiek mūsu vidū. Mēs lūdzam, lai tā dievišķā godība viņa darbojās caur vienkāršu dzīvi, caur tur, kur mēs esam, tur, kur mēs darbojamies. Mēs to lūdzam. Tie pirmie mācekļi bija to redzējuši. Viņi bija to piedzīvojuši. Un tas nebeidzās ar to, kad Jēzus tika paņemts debesīs pie tēva labās rokas. Tā mūžīgā dzīvība bija iegājusi viņos. Viņi bija saņēmuši garā to, piedzimuši garīgi, pavisam citi cilvēki. Un viņš šo dzīvību nesa citiem. Un tā ir tā evaņģēlija būtība, ka mēs jau nesludinām, nenododam tikai informāciju. Tas ir kaut kas vairāk. Un valstības evaņģēlijs tas ir vairāk nekā tikai stāsts par to, ko Jēzus izdarīja pirms 2000 gadiem. Cilvēkiem tagad, es nezinu, viņam vai tā mūsdienīga sabiedrība ļoti tā ir interesanti. Tad, kad viņi kļūst ticīgi, ja, tad, kad viņi tā iekšēji atzīst, tad tas viņiem ir svarīgi šīs lietas. Pasaulīgam cilvēkam, kad tu stāsti, ka kāds tur nomira par taviem grēkiem pirms 2000 gadiem, ja viņam ir pasaulīgs prāts, viņam tas liekas absurds un galīgi neinteresanti. Tātad tā dzīvība darbojās. Un tas ir tas, ko viņiem ir sadraudzība ar šo mūžīgo dzīvību, šo dievišķo dzīvību. Un tad, kad viņi nodod to tālāk, nodod nākamajiem mācekļiem, nākamajiem vēl nākamajiem, un tā tas izplatījās, un tā tas ir nokļuvis līdz mums. Tā nav tikai intelektuāla piekrišana kādām tēzēm, kādai ideoloģijai. Tas ir būtībā kaut kas pavisam cita līmeņa.